pie Mākslas akadēmijas, jūs zinat, tur uz Vienvirziena ielas pie Mākslas akadēmijas, kas tā ir pa ielas saucās. Jā. Tur vīrietis ik pa laikam staigā ar tādu šiltīti un naudu vāc. Un es zinu, ka pirms dažiem gadiem es viņam prasīju, lai viņš pastāst vairāk kaut ko, nu, kur viņi atrodas, kam viņš vāc un tā tālāk. Un, diemžēl viņš man neko daudz nevarēja pastāstīt, un kopš tā brīža es vienkārši viņam diemžēl neziedoju. Es nevaru saprast, nu, tā kā, kur tā nauda aiziet. Ja, man liekas, tas ir svarīgi, ka mēs zinām, kur mēs ziedojam. Ja? Jo, zināt, atcerieties, bija tāds pie Rimi Ukrainas bērniem poļu labdarības uzņēmums vāca naudu. Un izrādās, tas viss bija frauda, viltus uzņēmums, viltus nauda, nevis viltus nauda, nauda īsta, mūsējā nauda, bet viltus uzņēmums un viltus nauda bija domāts, ka naudu tērēja nezinu kam, ja? Ne Ukrainas bērniem katrā gadījumā. Tur bija, man liekas, pat vēža bērni, vēža slimnieki, nu kaut kāds baigi trakā lieta, jā, nu. Un es viņam arī prasīju, nu, kur viņi ziedo, kādā veidā, kur, un arī nevarēja neko pastāstīt. Un tas jau arī bija kādu laiku atpakaļ. Un es arī sapratu, nu, kā es varu ziedot, ja es nezinu, kur tā nauda aiziet, kāpēc ziedot, ja tu nezini, kur viņa aiziet. Nu, kā jūs domājat, es varu ziedot, nu, vienkārši tāpat ņem un ziedoju. Kāpēc lai es nepaprasītu, kur viņa aiziet, kā tiek tērēta, kas viņa pārvalda? Kā jūs domājat, kā tas ir prātīgi vai tomēr ne, vai vienkārši vajag uzticēties nepārvaldot?